Tā, nu šajā video mēs iziesim cauri pāris uzvedībām, jeb attieksmēm, līdzīgi kā iepriekšējā video, bet šoreiz tikai par to negatīvo pusi. Ir klienti, kurus es vienkārši esmu ievērojis, viņiem ir kaut kādas iezīmes, kuru gadījumos neviens pats kurs nevarēs palīdzēt. Es nevarēšu palīdzēt, neviens cits arī nevarēs palīdzēt. Un tāpēc man liekas, ka ir svarīgi pieminēt šīs iezīmes. Tas nenozīmē, ja tu ar kādu no tām kaut kādā brīdī identificējies, ka tu esi slikts cilvēks vai ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tā nē, tāds nav domāts. Bet, ja kaut kādā brīdī tu piefiksē, ka tev ir grūti, tu nesaproti kaut kas nenotiek tā, kā tev vajadzētu notikties, tu jūties neapmierināts vai neapmierināts ar progresu, visticamāk, tu esi iekritis vai iekritusi kādā no šīm bedrēm, kuras es tūlīt nosaukšu. Un, kā jau es teicu, tad, kad tu sastopies ar grūtībām un tu nezini, ko darīt, šis ir tas video, pie kā atgriezties atpakaļ un paskatīties, kur no šīm uzvedības kļūdām es pieļauju. Jo šīs ir iezīmes, kas ir visiem tiem cilvēkiem, kuriem neizdodas, un ja tu turpinās spītīgi turēties pie šīm iezīmēm, es tev garantēju to, ka ar šo kursu numur 1 tev nekas nesanāks, un tev nesanāks nekas ar nevienu citu cilvēku kursu tāpatās, tāpēc, ka šīs ir tādas iezīmes, ar kurām ir jātiek galā. Tātad, numur 1 kļūda ir cilvēki piesakās kursam, viņiem liekas, ka viņi kaut ko var izlaist, kaut ko var skatīties, kaut ko vajag skatīties, kaut ko nevajag skatīties, viņi meklē interesantākos video priekš viņiem. Nē, ja tu esi šeit, tad tev nav absolūti nekādu tiesību izlaist nevienu no šiem video, pat ja tev liekas, ka tev kaut ko nevajag zināt un kaut ko var nedarīt. Jo, ja tu reiz esi šeit, tad sako tam procesam, kā tas ir izklāstīts, jo visi tie video viens uz otru būvējas, un es tev garantēju, es tev 100% garantēju to, ka tiklīdz tu sāksi izlaist videoklipus, iespējams ne uzreiz, ne tajā pašā dienā, ne nākamajā dienā, bet pēc nedēļas 2 tu man rakstīsi ēpastu un prasīsi, ko man darīt, es neko nesaprotu. Tā kā neizlaid nevienu pašu video, kas šeit ir. Otrā lieta, otrā kļūda, ko cilvēki pieļauj, bieži vien, tas ir kūtruma dēļ, es nezinu, kas tas ir, vai tā ir pieaugušo lieta, vai tas ir kūtruma dēļ, cilvēks neuzdod jautājumus. Viņam ir grūtība, bet viņš neuzdod nevienu pašu jautājumu, viņš mēģina pats visu izdomāt, pats ar visu tikt galā, pēc kā man prasīja kādam palīdzību, ko es te prasīšu, ko es uzbāzīšos. Nē. Puse no šī kursa, vismaz puse no šī procesa ir tas, ka tad, kad tu sastopies ar problēmu, jā, numur 1, protams, tagad tu sastopies ar problēmu, tu vienkārši apsties, vai ir materiālos par šo jau atbildēts. Un ja tu nevari atrast materiālos atbildi, tad tu raksti man, tu prasi palīdzību. Jo ir situācijas, kas būs individuāls tev, tavai dzīvei, tavai situācijai, kuras vienkārši kursā nav iespējams izstāstīt pilnīgi visus. Un tāpēc ir svarīgi, ka tu pajautā palīdzību. Tavu situāciju visticamāk nav unikāli. Visticamāk, es ar to tavu situāciju esmu saskāries, un es tev varu pateikt, ko tev vajadzētu darīt un ko tev vajadzētu mēģināt. Bet ja tu neprasīsi, un tas neatiecas tikai uz to, ja tu atduries par kaut kādām grūtībām, ar uzturu tieši saistībā, tas nenozīmē, ka tev ir jāprasa tikai par uzturu, ja tu, teiksim, nesaproti, kā savienot ar ikdienas dzīvi, vai tur kaut kāda veselības lieta ir parādījusies, un tu nejūties droši, vai nejūties pārliecināti kaut kādā citā jomā, droši prasi, raksti, prasi palīdzību. Jo es nevaru visiem izskraidīt līdzā, un tagad katru dienu pajautāt, vai viss ir kārtībā. Katru nedēļu es jautāju triecienzanos, lai jūs man pastāstat, kā jums iet. Un es sagaidu to, ka ja tev būs grūtības, tad tu pa viņām pastāstīsi, vai kaut vai privāti uzrakstīsi un pastāstīsi, jo tas ir vienīgais veids, kā es par to varu zināt, un tas ir vienīgais veids, kā es tev varu palīdzēt. Tā kā neklusē, nav vajadzības, droši prasi, ja tev ir izaicinājums. Ja tev ir izaicinājumi, daudziem izaicinājumi ir, tas ir pilnīgi normāli, un tas nav nekas tāds, par ko vajadzētu kautrēties vai uztraukties, vai to kaut kādā veidā slēpt. Trešā lieta, ko bieži vien cilvēki, ir tīpaši iesācēji, kuri nav daudz gājuši cauri visādām lietām, ir
cilvēks sasteidz visu to procesu. Un mums uzturšķēpa nometnē tas process ir vienkārši. Mums ir zemes ogļhidrātu uzturs, tad ir keto plus gavēšana, un tad beigās ir zemes ogļhidrātu uzturs plus gavēšana. Mēs īpaši, ja tu pirmo reizi eji šim procesam cauri, ir svarīgi iet tam cauri tādā secībā. Tas nozīmē, ka tagad, kad tu sāksi zemu ogļhidrātu uzturu, tas nozīmē, ka tagad tu nelec un uzreiz nedomā, ok, tad man ir jāsāk gavēt, un tad es vēl varētu keto sākt un pielikt visu klāt, un tad es vēl sākt varētu, nezinu, vēl kaut kāds brīnums likt klāt. Lūdzu, nē, lūdzu, nedara tā. Nesasteidz to procesu. Parasti tas process tiek sasteigts ar mērķi, ka, ja es darīšu ātrāk, es tikšu ātrāk pie rezultātu, un ātrāk visu šito varēšu beigt. Ja ar tādu attieksmi tu visā šajā procesā nāc iekšā, tad es tev jau tagad garantēju, ka tu vari stāties ārā uzreiz, jo tev nekas īsti ilgtermiņā nesanāks. Ir svarīgs elements visā šajā procesā, un šis elements ir laiks. Ir svarīgi, ka tu pieeji tam low-carb uzturam no sākuma, ka tu iegūsti pieredzi tajā, ka tu jūties ērti tajā uzturā, ka tu jūties praktiski ērti tajā uzturā, jo kāda jēga sasteigt rezultātu, aizskriet, uzņemties britīgāko nastu, tur nenormāli visu savu sarežģīti ar cerību, ka tu tiksi ātrāk pie rezultātu, un tu zaudēsi to 1 kilogramu ātrāk vai 2, vai tur bišķi kaut kas uzlabosies, bet pēc mēneša jau tu pie tā vairs nevarēsi pieturēties, un tad tev būs, kurš tu visu šito var darīt, pārāk sarežģīti, un metīs visu pie malas, bet tas ir tāpēc, ka tu neapguvi pamatus, tas ir tāpēc, ka tu sasteidz un vienkārši skrēji pa priekšu. Un tev ir cauruma zināšanās Šveices sierā. Man liekas, ka tas bija Šveices sieras. Bet vienalga, ir svarīgi, ka tu uzbūvēji tādu skaidru sapratni par uzturu, par procesu, kā to visu pielāgot sev, un tikai tad virzies uz nākamo soli. Tieši tāpēc mums ir tas process ir tāds pakāpenisks, nevis viss uzreiz. Un otra puse tam ir tas, ka tavam ķermenim arī tam ir jāpielāgojas. Šī nav tāda ierobežo kalorijas uz kaut kādu brīdi, bet tam viss būs kārtībā. Mēs šeit burtiski trenējam savu ķermeni. Tu nevari aiziet uz sporta zāli, mēģināt sasniegt rezultātu, sākot cilāt vienkārši neadekvāti lielus svarus. Tu satraumēsi sevi. Un te ir līdzīgi, lai gan tu nevari īsti baigi sev satraumēt, bet tu vari to procesu padarīt neciešam grūti, tā kā nesteidzies. Seko tam procesam tā, kā tas ir paredzēts. Ceturtā lieta ir sekojoša. Ceturtā kļūda ir, ja tu salīdzini sevi ar citiem. Un tu redzēsi, ka grupā būs tādi, kuriem ir rezultāts ātrāk, kur iegūst rezultātu ātrāk, kuriem process notiek ātrāk, un tad būs tādi, kuriem tas notiks lēnāk un tā tālāk. Tam nav nekādas nozīmes. Mēs varētu paņemt divus cilvēkus, uzlikt viņus uz divas sievietes, piemēram, viņas ir vienā un tā pašā vecumā, viņām ir vienas un tās pašas veselības problēmas, viņas ir vienā un tā pašā svarā. Mēs viņus uzlikt uz identiskiem maltīšu plāniem, iznākumi būtu divi dažādi. Tā kā pilnīgi divi atšķirīgi. Vienai būtu ātrāks progress, vienai būtu lēnāks. Tu nevari sev salīdzināt ar citiem cilvēkiem, jo tas būtu tāpat kā salīdzināt, abolus pret apelsīniem. Auglis jau tas ir, bet tā tie ir divas dažādas lietas. Un tātad viss, kam tev ir jāpievērš, un kam es iesaku pievērst uzmanību, un es zinu, ka tas nav tik vienkārši, tīpaši, ja tu esi pieredzējis sev salīdzināt ar citiem, bet visu laiku sev atgādināt, ja tu pieķer sevi domājam, kāpēc viņai notiek ātri un man nē, ja tu pieķer sev domājam pie tādām lietām, vienkārši atgādini sev to, ka, man ir jāfokusēs tikai uz manu progresu, un ja man tas progress notiek lēnāk, tāds ir mans progress, tur es šobrīd neko nevaru izdarīt, viss ir kārtībā, virzamies uz priekšu. Nākamā kļūda, kas ir varbūt nedaudz līdzīga, bet pirmajai atkal fokusējoties tikai uz vienu lietu, bet nākamā lielā kļūda, ko es redzu, ir, ka cilvēki kļūst apsēsti ar savu svaru. Viss, kas viņiem interesē, ir svars un vairāk nekas cits. Un tad izveidojas tādas interesantas situācijas. Tad ir tā, ka cilvēks ir, un reāls gadījums, cilvēks ir gandrīz pilnībā reversējis savu otrā tipa diabetu, viņam ir normāls asinsspiediens, miega apnoja ir pazudusi, uzlabojusies nenormāli ar pašajūtu, miegs ir daudz labāk, viduklis ir samazinājies, daudz vairāk var kustēties, brīvāk var kustēties, daudz vairāk enerģijas, bet es saņemu e-pastu, Kārli, man nenotiek progress, viss ir slikti, tā kā man svars ir pakustējies tikai par -3 kg, ko es daru nepareizi? Un es nezinu, ko es tādās situācijās varu atbildēt. Kā vienīgais atgādināt, kas ir tās lietas, kas ir vēl iegūtas. Un daudzi no jums pamanīs to, ka vienmēr ir tā balstiņa, kas pakausīs čukst un tev saka, bet varētu ātrāk, bet varētu vairāk. Kāpēc man nav tik ātri? Kāpēc man viss notiek lēni?
Tā kā ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu pievērsi uzmanību visām šīm mazajām lietām. Jo, ja tu rīt būtu perfektajā svarā, bet tu justos tāpat kā šodien, nekas nebūtu mainījies, tikai tie cipari, un tu sev spogulī redzētu tādu pašu, kādu tu redzēji pirms tam, bet tikai būtu pamainījušies tie cipari. Vai tas būtu kaut kāds ieguvums? Loģiski, ka nē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi fokusēties uz visām tām pārējām mazajām uzvarām, un tāpēc jums bija tas uzdevums, kur ir jāatrod vēl kaut kādas papildus lietas, kam sekot līdzi, kas nav tikai svars. Jo līdz šim tā veselīgās ēšanas kultūra, ja mēs to tā varam nosaukt, tas bija tas, uz ko viņi fokusējas tikai un vienīgi uz svaru, tād kā svars būtu kaut kāds svētais grāls, tur, ko tu tiec uz visu pārējo, bet šeit mēs fokusējamies veselību vispirms, svars pēc tam. Sakārtos veselību, tu sakārtos savu svaru, nevis otrādi. Jo svars ir pazīme sliktai veselībai, nevis slikta veselība lielam svaram. Tā ir ļoti liela nozīme, un tāpēc ir svarīgi fokusēties uz enerģiju, uz miegu, uz dzīves kvalitāti, uz ikdienu, uz visām šīm pārējām lietām. Un svars, loģiski, tā ir laba mēraukla, bet tas ir tikai viens no mērījumiem, ko izmantot. Un tam noteikti nevajadzētu būt tā kā vienīgajam. Nākamā lieta, nākamā kļūda ir sekojoša. Ko tu vari sev uzdot savu jautājumu? Vai es meklēju attaisnojumus? Tas izklausās tādi. Es tev, teiksim, ieteiktu kaut ko darīt, un tu pēc sevis domāt, nu jā, bet. Un tad es tev ieteiktu tur, kā ar to tik galā, un tev atkal būtu, nu jā, bet. Un nu jā, bet. Un šitas, nu jā, bet. Ja tu, zikā, ir tā, ja tu meklē attaisnojumus, tā kā ja tā apzināti konstantus laiku meklē attaisnojumus, nu, tur, diemžēl, es nevaru nekādīgi palīdzēt. Tev ir pašam vai pašai jāizlemj tas, ka, ok, es šito gribu darīt, tur būs kaut kādi izaicinājumi, tur neko nevar izdarīt, tiksim ar viņiem galā, risināsim tā, ka mēs līdz viņiem tiksim, bet kā es eju uz priekšu un es daru, kas man ir jādara. Bet ja tu visu laiku meklēsi attaisnojumus, kāpēc kaut ko nevar izdarīt, un tur es īsti tā kā nevaru palīdzēt tādā gadījumā. Un vēl viena, tāpat, man liekas, es nezinu, no kurienes tas nāk, tāda attieksmes kļūda, tātad par attieksmi runājot. Mēs šeit neesam, lai es jūs audzinātu attieksmes ziņā. Es pieņemu, ka visi no jums ir pieauguši cilvēki, kur šeit ir ieradušies, lai meklētu un saņemtu palīdzību un uzklausītu palīdzību par to, kā izmantot uzturu, lai sakārtotu savu veselību. Tas nozīmē to, ka es sagaidu, ka tu sekosi instrukcijām, kas tev ir iedotas, tu prasīsi palīdzību, ja kaut kas nav skaidrs, un tu saņemsi palīdzību. Un tad, kad tu saņemsi to palīdzību, un tad, kad es tev pateikšu, ka tu dari kaut ko nepareizi, vai ka kaut ko potenciāli varētu darīt savādāk, ka tu neapvainosies uz manīm. Un es pieņemu, ka lielākajai daļai no jums tas izklausās diezgan absurdi. Kāpēc, lai kāds apvainotos, tā, ka viņš saņem palīdzību? Bet cik daudzas reizes jau man ir bijis tā, ka kādam tiek norādīts uz to, ko viņš dara nepareizi, un šis cilvēks paņem un apvainojas uz maniem un raksta man dusmīgi ēpastu par to, ka es esmu aizskāris viņa jūtas un tā tālāk. Varbūt es esmu citreiz diezgan tiešs un ļoti tāds korekts, nebūtu pareizais vārds, bet esmu diezgan tiešs savā komunikācijā. Un man liekas, ka tas ir visefektīvākais veids, kā komunicēt, pateikt, kā lietas ir, un iespējams, kā citreiz tas izklausās politkorekti, tas gan notiek vienmēr bez lamāšanās, protams, bet tas nevienmēr ir tā kā caur puķiem. Es ļoti tieši pateikšu, un tas ir domāts, lai iekonomētu manu laiku, lai iekonomētu tavu laiku, lai tev būtu skaidrs, ko tu varētu darīt, un lai mums nebūtu tas viss jāvelk šausmīgi garumā. Un tāpēc es lūdzu visiem neapvainoties, ja tu dzirdi kaut kādu kritiku par sevi. Un ja tu jau šobrīd jūties nedaudz apvainojies vai dusmīgs vai kaut kādā savādāk aizkaitināts, tad es ļoti nopietni tev iesaku apsvērt to, vai tu gribi turpināt, un iespējams tagad, kamēr tu esi tikko sācis, vēl var uzrakstīt un atteikties no šī kursa kā tāda. Un tad ir pēdējā lieta. Un pēdējā tāda attieksmes uzvedības kļūda ir sekojoša. Tad, kad tu mēģini kaut ko pieciest. Tu paņem, parādās kaut kāda maza grūtībiņa, un tev liekas, nav tik traki. Un tad parādās vēl viena,
nav tik traki, nav ko tur domāt, nav ko tur iespringt, tas jau var pieciest. Un tad tur, nezinu, vēl uzrodās kaut kas, tad tu nezini, ko ēst ārpus mājas, tad tu nezini, ko ēst ciemos, tad tu nezini, kā rīkoties, ja ir sanācis, nezinu, apēst kaut ko tādu, ko nevajadzētu. Tad tu nezini, kā rīkoties, ja tev tur parādās sausmūta, vienalga. Un tev liekas, visu var pieciest. Un tad visu laiku, tā kā šīs mazās lietas krājoties un mēģinot pieciest visādas grūtības, tu ātrāk vai vēlāk atduries pret to, ka tā nasta ir palikusi tik liela, tie mazie akmenīši ir tik daudz sakrājušies, kad ir tik nenormāli grūti, kad ir tāds stress, un tad liekas, kuram ir laika un vēlmes vispār šito visu darīt. Tas, ko es tev gribu pateikt, ir pilnīgi visas lietas ir bez izņēmuma. Visas lietas ir atrisināmas un vienmēr var izdomāt kaut kādu rīcības scenāriju. Tas, protams, nenozīmē to, ka vienmēr no visām grūtībām var izvairīties, bet vienmēr pilnīgi visu, bez izņēmuma, visus gadījumus var padarīt vieglākus, pārvaramākus, saprotamākus un tā tālāk. Un jo mazāk šos akmeņus tu nesāsi līdzi, jo ātrāk tu viņus sāksi risināt, jo vieglāks būs tavs progress un galvenokārt, jo noturīgāks būs tavs progress. Jo, ja tu, tagad tu pirmo reizi apgūsi visu šo procesu, tev būs kaut kādi jautājumi. Ja tu uzdosi šos jautājumus, saņemsi atbildi, pielietos zināšanas, tagad tas progress būs jau nedaudz gludāks. Un tad tu turpinās, tad jau tev ir vieglāk, tev ir mazāk stresa, tev ir par mazāk jādomā, visu ir vieglāk izdarīt. Tad tev pēc laika uzradīsies vēl kaut kādi jautājumi, kaut kādi izaicinājumi. Tad var pieslīpēt tos, un šitā visu laiku slīpējot to procesu, visu laiku noņemot tos grubuļus, nenēsājot līdzi tos liekos mazos stresiņus, tu pats priekš sevis to procesu izveido tādu, pie kādu tu gribi pieturēties, un tas jau ir tas, kas novada pie tā ilgtermiņa rezultāta. Ja tev ir kaut kāds izaicinājums, un vienkārši sakot zobus un mēģini tikt tam visam cauri, cerot, ka tas kādreiz pāries, tā nekad nebūs. Tas vienkārši novadīs pie tā, ka tu beigsi darīt to, ko tu šobrīd gribi darīt. Un ir svarīgi, ka visi izaicinājumi, kuri tev rodas, ka viņi tiek risināti un ka viņi netiek pieciest ar domu, ka kaut kad jau pāries un būs labi. Nē, nekas pats no sevis nepāries. Un ir svarīgi, ka mēs to visu risinām. Tās bija tās galvenās lietas. Tātad vēlreiz sakopojot. Numur 1, skaties visus materiālus un pildi visus uzdevumus to paredzētajā secībā. Numur 2, tad, kad tev rodas izaicinājumi, prasi palīdzību. Tad tu neesi slikts cilvēks tikai tāpēc, ka tu kaut ko nesaproti. Ar tevi viss ir kārtībā, droši jautā un prasi palīdzību, priekš tam es šeit esmu. Numur 3. Nesasteidz procesu, neliec klāt tādas lietas, ko tev nevajadzētu. Ja tu šobrīd, tagad tu būsi pie zem ugļhidrātu uzturu, ja tu pirmoreiz ej cauri, tas nozīmē, ka tev nav jāliek klāt gavēšana, tev nav jādomā par ketogēno uzturu, tev ir jāfokusējas tikai uz to, kas šobrīd tev ir pieejams un kādu materiālu tev ir iedot. 4. lieta ir nesalīdzini sevi ar citiem, tas ir vienkārši pilnīgi muļķīgi. Tu nevari salīdzināt divus cilvēkus, kuriem ir dažādi gēni, dažādu diētu vēsturi, dažādu uzturu vēsturi, dažādu slimību vēsturi un tā tālāk. Es saku, 2 identiskiem cilvēkiem iedodot 2 identiskus maltīšu plānus, no 2 identiskiem, es domāju, vienāds svars, vienāds dzimums, vienāds vecums, vienāds veselības problēmas, iedod viņiem identiskus maltīšu plānus un joprojām tas rezultāts būs pilnīgi savādāks. Nefokusējies tikai uz svaru. Tā kā enerģija, miegs, pašjūta, visi šie ir milzīgi uzlabojumi, neskatoties uz svaru. Nemeklē attaisnojumus, ja tu visu laiku atduries par to, ka ir jā, bet, tad ir skaidrs, ka tu meklē attaisnojumus un vienkārši nedari to, ko tev vajadzētu darīt. Neapvainojies, ja tu saņem kritiku par to, ka tu kaut ko dari nepareizi. Tas vienmēr ir domāts ar labiem nodomiem. Un pats pēdējais ir nemēģini pieciest grūtības. Risina grūtības, un ja tu nezini, kā viņas atrisināt, tad atgriežamies pie punkta numur 2, kur tu prasi palīdzību savos izaicinājumos. Tā kā paldies tev. Mēs jau tuvojamies noslēgumam šim ievadu modulim, bet šīs ir svarīgas lietas, kas ir jāizrunā. Nākamajā video mēs tad parunāsim, kas tad ir tas tavs galvenais mērķis, ko tu centies panākt ar šo kursu.